pasaulinės kultūros, kuri formavosi. No vienas puses šis darbs ierakstās pasaules kultūrā, sasaucoties ar Andrew Lloyd Webber rock operu Jesus Christ Superstar. No otras puses latviskā melodija, ritms un folkloras motīvu klātbūtne liek noticēt, ka piedalies Līgo vakara svinēšanā. Kad esi Līgo šventēje. Imanta Kalniņa operas Spēlēju, dansoju koncertu uzvedums. Es negribētu analizēt to mūziku, bet tās sajūtas ir tādas, tā ir tā piederības sajūta. Piederības sajūta Latvijai, piederības sajūta Latvijas dabai, Latvijas cilvēkam. Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts. Tam bija vienkārši jānotiek, ka šiem ceļiem bija jākustojās. Un, es domāju, ka visi cilvēki, kas bija koncertā, noteikti par to pārliecinājās, ka tas ir brīnišķīgs tandems. Šimkus un Šišons – Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas noslēgums. Tā pirmā īpašība, kas man nāk prātā, ir precizitāte. Ir ļoti tāda skrupuloza iedziļināšanās, tēlā iedziļināšanās, mūzikā kā tādā, noskaņā, melodikā, kaut kādās niansēs, ļoti rūpīgs darbs. Egīla Siliņa jubilejas koncerts.